Labdien, cilvēki! Kam patīk praktiskas lietas un patīk netērēt naudu tur, kur nevajag. Šodien gribu pastāstīt par savu risinājumu saistībā ar to, kā novadīt ūdeni no mājas, izgatavojot savu trapu pa lēto. Jo veikala cenas šobrīd ir augstas, un es skatījos tāds vidējs standarta trapiņš maksā no 40 eiro un uz augšu. Šis ir pagaidu risinājums ar spainīti un ūdeni, un šeit ir mans jaunais risinājums. Vienkārši es iegādājos celtniecības spaini, kurš maksā nepilni 3 eiro. Un lūk, man ir traps. Parastu spaini, varbūt jums jau viņš ir mājās un nav nepieciešams pirkt. Paņemot šādu spaini, es izurbu caurumiņus, lūk, kur novad ūdeni. Nogriezu, protams, osīti nost, lai netraucē. Noraku zemi vajadzīgā līmenī, uzliku šādu te mitrumizturīgā finiera plāksni, lai šis spainis turās savā līmenī un neiegrimtu. Tad paņēmu parasto kroņurbīti, šādu te kroņurbi, kas man ir uz 65 mm, un trubu, kas man mētājās aiz šķūņa. Izurbu vajadzīgajā vietā caurumu un iebāztu iekšā trubu un aplīmēju vienkārši, lai viņš nofiksēts stāvoklī, kamēr es viņu iestrādāšu grantī un šķembā. Šī, protams, ir sākuma stadija. Nākošo video es uzņemšu, kad būs finiša taisna, kad man šī mājas apdara izskatīsies šāda, kur ir smalkā šķemba. Un šis spainis smuki būs iestrādāts viņā, un tad arī uzņemšu nākošo video. Paldies!